Pagājušajā nedēļā New York Knicks gaidīja savus lielos brīnumus. Varbūt izdosies kaut ko izdarīt tirgos NBA. Neizdevās. Nesanāca. Grūta situācija. Jā. Neviens negrib Melo aizmainīt nevar, tāpēc, ka viņš negrib. Jā. Viņš grib tur, kur viņš grib. No vienas puses, no otras puses, Rose gribēja aizmainīt. Bet Minnesota nepiekrita, bija Rubio. Bet tur tā starpība bija starp 8 vai 10 miljonu dolāru. Tā ir algās. Viņi jau nevar mainīt viens pret vienu. Ja? Viņiem jau ir tā, ka viņi kaut ko prasīja no Minnesotas vēl, un tie negribēja dot, un tādā garā. Kaut gan Thibodeau, kurš ir treneris, viņš labi zināja Rose, un viņi strādājas, tas bija vienīgais, kas gribēja. Bet Rose pats pateica, ka viņš gribot palikt Ņujorkā uz ilgiem gadiem. Un tajā pašā vakarā, ka ir skaidrs, ka nekādi darījumi nenotiks, ja Ņujorka spēlē izbraukumā pret NBA čempioniem pret Cavaliers, mūsējais arī laukumā, KP laukumā, neveiksmīgi paklop, nospēlējot 15 minūtes, gūstot 8 punktus. Tas ir solīds radītājs un 5 bumbas, 2 bloki. Potīti. Zin kā? Klausies, es potītu savā laikā biežas. Un ir situācijas, kurās tu neesi vainīgs. Vienkārši vai nu uzkāp. Viņš uzkāp. Jā, uzkāp kaut kur. Uzkāp savu komandas biedriem uz kājas. Uzkāpt un izmežģīt. Vai kaut kādā bedrītē. Tā kā tur ir, tur neko neizsargās. Bet kāds viņu sargā? Nav ko viņam pārdozēt savu. Jā. Bet sociālajās virinātavās vai tajos tīklos KP uzreiz pēc šīs spēles pilnīgi sadūdas iemet šādu bildi. Viņš iemet šādu bildi. Ceļš un mērķis. Ja? Tagad kā būtu normālais stāsts, es braucu ar riteni pret kalnu, tur ir mērķis. Ja? Un otrs variants, kā īstenībā ir realitāte, kāda ir. Uz augšu uz leju. Ir grūti. Viegli nekas nenāks. Tā jau likās, ka pa diedziņā. Bet viņš uzreiz izrāva ārā. To zin kā, ja tad būtu ļoti daudz jautājumu, ko tu domā, kurā stadijā mēs esam. Viņš jau var tālāk to sarunu veidot. Jā. Baigi kutelīgi. Un viņš izlikās, ka neko nav līdz un saka, viņš piedodiet, bet tā doma bija tāda apmēram. Tās pārdomas iekšā, protams, viņam ir daudz. Savukārt, lielākos viņas sacēla viņa atzīmēšanās. Valdi, tu esi Instagramā. Es neesmu Instagramā. Labi, bet var sakot, stāsti kā, ja tu atzīmē kādu bildīt tur, un tad, protams, visu pasauli. Nē, ja tu nolaiko. Jā, ja tu nolaiko, visu pasauli tu redz. Kristaps nolaikoja Abigailas Rečfordas bildīti. Tā nebija vienkāršā laikošana, tā bija laikošana ar atstiņām. Viņš parāda atstiņas, Abigaila. Viņš iedomājas, viņš caur dienu redz zāli un to, kāpēc viņam nevarētu atstiņas paspīdēt. Viņš tagad nav kaut kāds tur, es saprotu, uz džekiem vēl tad vēl varētu. Es nesaprast, kā uz džekiem, bet normāli. Šitai meitenei arī 7 miljoni sekotāji esot, bet šī uzreiz reaģē, un, protams, presē ir par ko runāt. Kā viņi reaģē? Kā viņi reaģē? Viņi saka, kas tur ir, varbūt jums ir kaut kāds sakars. Tik tālu aiziet, ka pat vecmāmiņa izrauj ārā tur no Liepājas gala un saka, klausies, kā tur ir ar tavu dēlu? Viņš saka, nē, mans mazdēls, mazdēls, viņš noteikti latviešu meiteni. Viņš jau arī pateica, ka viņš latviešu meiteni. Jā. Katra viņa kustība, darbība vai vēl kaut kādās sociālās tīklos tiks analizēta. Tavs laiks. Instagramu nav, interneta nav, nekādas Googles, šmugles. Tu ieej bārā, piemiedz vienu astiņu, otru astiņu, neviens nefotografē, neviens neredz. Tad tu sēdēt mājās bieži. Ja būtu viss tā sistēma tagad, kas ir tagad mūsu laikos, mēs arī nekur nevarētu iet. Vienkārši mūs tur samalt lupatās viss. Tev ir žēl, ka tu nepiedzīvoji to, vai tieši? Nē, ka mūs samaļ, ka man samaļ, mēs pielāgotos. Cilvēki jau ir tādi, kas pielāgojas. Tu mauktu pretī. Kaut kur jau apdedzinātos, bet kaut kur jau kaut ko daudz kā saprast. Kā rīkoties tālāk. Mēģinām izprast laikmetu. Te nekā nav vispār, pa ko runāt. Protams, mēģinām izprast laikmetu un turpinām kaifot par to, ka mums ir džeki, kas spēlē basketbolu ļoti labā un augstā līmenī. Un daudz nemaz viņi nav. Armand. Pagad, tu akalēs atpakaļ. Armand. Un ko tu klaigā? Armand, tev striķis nav? Ir striķis. Tu būs skioringis studijā, būs striķis tev. Tu gribi kārties? Viņi man iedos to striķi? Iedos. Vajag sasiet. Pagaidi, viņas izturēs un viss būs kārtībā. Pagaidi, sagaidām viņas, ja?